Sveiki, mīļie skatītāji! Cik no jums ir nospieduši modinātāja atlikšanas pogu vienu reizi par daudz, un tad attapušies, skrienot ārā pa durvīm ar bulciņu vienā rokā un datoru otrā? Jā! Mēs visi tur esam bijuši. Vai esat gatavi mainīt savus rītus? Sekojiet man līdzi! Labi, draugi, ķersimies pie šīs dzīvi mainošās rīta rutīnas. Pirmkārt un galvenokārt – hidratācija. Jūs tikko pavadījāt pēdējās 6 līdz 8 stundas, guļot, kas nozīmē 6 līdz 8 stundas bez ūdens dzeršanas. Jūsu ķermenis dabiski ir nedaudz dehidratēts, un tas var likt jums justies miegainam un apdulinātam. Tāpēc, pirms jūs pat domājat par telefona paņemšanu vai modinātāja atlikšanas pogas nospiešanu, paņemiet lielu glāzi ūdens. Ticiet man, tas ir kā milzīga atjatīšanas poga jūsu ķermenim un prātam. Šī viena vienkāršā darbība palīdzēs izvadīt toksīnus, uzsākt vielmaiņu un sniegs jums tik ļoti nepieciešamo enerģijas lādiņu, lai iekarotu dienu. Un ja jums šķiet, ka ūdens ir pārāk vienkāršs, pievienojiet tam garšu. Svaiga citrona sula ne tikai piešķir garšas buķeti, bet arī sniedz jums nelielu C vitamīna devu. Turklāt citronūdens ir pazīstams ar savu spēju veicināt gremošanu, kas ir īpaši noderīgi no rīta. Atcerieties, mēs tiecamies uz vienkāršām, bet efektīvām pārmaiņām. Tikai labs, vecs HDO var būt ar nelielu citrusu garšu, lai sāktu dienu pareizi. Tā vai esat gatavi mainīt savus rītus un iekarot dienu? Viss sākas ar glāzi ūdens. Uz jūsu veselību, laimi un hidratāciju! Labi, esam padzirdījuši ķermeni. Tagad pievērsīsimies prātam. Ūdens ir tikai pirmais solis pozitīva dienas noskaņojuma radīšanai. Tagad koncentrēsimies uz prāta nomierināšanu. Un labākais – jums nav nepieciešams nekāds īpašs aprīkojums vai jogas paklājiņš. To var darīt jebkur un jebkad, vai esat mājās, darbā vai ceļā. Viss, kas jums ir nepieciešams, ir jūsu elpa. Tas ir rīks, kas vienmēr ir pieejams, un tas ir neticami spēcīgs. Tieši tā mēs runājam par apzinātas elpošanas spēku. Šī vienkāršā praksa var mainīt jūsu dienu un kopējo garīgo stāvokli. Es zinu, ko jūs iespējams domājat – elpošana. Vai tas nav pārāk vienkārši? Uzticieties man šajā jautājumā. Dažreiz visvienkāršākie risinājumi ir visefektīvākie. Apzināta elpošana, pat tikai 5 minūtes, var būtiski ietekmēt jūsu stresa līmeni un vispārējo labsajūtu. Tas ir neliels ieguldījums laikā ar lielu atdevi. Lūk, tas darbojas. Esam pakļauti stresam, ķermenis nonāk cīņas režīmā, atbrīvojot stresa hormonu uzplūdu. Tas var likt mums justies nemierīgi. Apzināti novērst šo stresa reakciju, aktivizējot parasimpātisko nervu sistēmu, kas ir atbildīga par mūsu ķermeņa dabisko relaksācijas reakciju. Tas ir kā pārslēgt slēdzi no stresa uz mieru. Tas ir kā nospiest pauzes pogu stresam un dot prātam un ķermenim tik ļoti nepieciešamo atpūtu. Šī vienkāršā darbība var palīdzēt attiestatīties un sākt dienu ar skaidrāku prātu. Tātad kā to īsti izdarīt? Tas ir vieglāk nekā jūs domājat. Atrodiet ērtu sēdus pozīciju, aizveriet acis, ja jūtaties komfortabli, un dziļi ieelpojiet caur degunu, piepildot vēderu ar gaisu. Sajūtiet, kā gaisa ieplūst, paplašinot vēderu. Uz brīdi aizturiet elpu un pēc tam lēnām izelpojiet caur muti. Tas arī viss, vienkārši vai ne? Šis process palīdz palēnāt sirdsdarbības ātrumu un nomierināt nervu sistēmu. Atkārtojiet šo dziļo, apzināto elpošanu 5 minūtes, koncentrējoties uz sajūtu, kā jūsu elpa ieplūst un iziet no ķermeņa. Ļaujiet katrai ielpai jūs dziļāk iegremdēt relaksācijā. Neuztraucieties, ja jūsu prāts klejo, tas ir pilnīgi normāli. Tā ir procesa sastāvdaļa. Vienkārši maigi pievērsiet uzmanību atpakaļ savai elpai, jūs to esat pelnījuši. Šī praksa ir dāvana sev, miera brīdis aizņemtā pasaulē. Labi, draugi, esam padzērušies, paelpojuši, un tagad ir pienācis laiks izkustēties. Šis ir brīdis, kad atbrīvoties no miegainības un ar sparu sagaidīt jauno dienu. Es zinu, doma par vingrošanu jau no paša rīta var nešķēties īpaši pievilcīga, it īpaši, ja neesat rīta cilvēks. Gulta šķiet tik omulīga, un doma par kustēšanos var šķēties biedējoša. Bet ticiet man, pat 10 minūšu kustība var radīt milzīgu atšķirību jūsu enerģijas līmenī, koncentrēšanās spējās un kopējā noskaņojumā.
Tas ir kā pārslēgt slēdzi, kas ieslēdz jūsu iekšējo spēku. Mēs šeit nerunājam par intensīvu heat treniņu. Padomājiet par maigām stiepšanās kustībām, kas ir saudzīgas jūsu ķermenim un viegli izpildāmas. Ātra pastaiga pa kvartālu, sajūtot svaigu rīta gaisu sejā, vai pat vienkārši dejojot pa savu viesistabu, klausoties iecienītāko mūziku. Ļaujiet ritmam jūs vadīt un pacelt garastāvokli. Galvenais ir panākt, lai asinis cirkulētu, atbrīvotu muskuļu saspringumu vai stīvumu un dotu ķermenim iespēju pamosties un justies labi. Tas ir par pozitīva dienas sākuma radīšanu. Kad mēs kustinām ķermeni, mēs atbrīvojam endorfīnus, tās labsajūtas ķīmiskās vielas, kurām piemīt garastāvokli uzlabojoša un sāpes mazinoša iedarbība. Tā ir dabas dāvana, kas liek mums justies fantastiski. Tas ir kā iedzert tas espresso, bet bez nemiera sajūtas. Iedomājieties, ka sākat dienu ar skaidru prātu un dabiskas enerģijas uzplūdu. Turklāt kustēšanās no rīta palīdz uzlabot vielmaiņu un sadedzināt kalorijas, kas vienmēr ir bonus. Tas sagatavo jūs veselīgākai dienai. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka tas nosaka toni aktīvākai un enerģiskākai dienai. Jūs jutīsieties motivētāk un gatavāk paveikt visu, kas jums nāk pretī. Tātad, kāda veida kustības jums vajadzētu veikt? Iespējas ir bezgalīgas un pielāgojamas jūsu vēlmēm. Tas ir pilnībā atkarīgs no jums, vai tā būtu joga, īsa skriešanas distance vai viegla stiepšanās, izvēle ir jūsu rokās. Izvēlieties kaut ko tādu, kas jums patīk un kas atbilst jūsu dzīvesveidam. Jo vairāk jums tas patiks, jo lielāka iespēja, ka jūs pie tā turēsieties. Pat vienkārši ieslēdzot iecienītāko mūziku un 10 minūtes dejojot pa virtuvi, var radīt brīnumus. Tas ir jautrs un vienkāršs veids, kā izkustēties. Jūsu ķermenis un prāts jums par to pateiksies. Jūs jutīsieties atsvaidzināti, laimīgi un gatavi sākt dienu ar pozitīvu domāšanu. Labi, esam padzērušies, paelpojuši, izkustējušies, un tagad ir pienācis laiks svarīgākajai rīta rutīnas daļai – laikam sev. Tieši tā, draugi. Es pilnībā atļauju jums būt nedaudz savtīgiem un veltīt kādu laiku tikai sev. Mūsu straujajā, vienmēr ieslēgtajā pasaulē ir viegli pazust steigā un aizmirst parūpēties par savu labsajūtu. Bet lieta tāda, ka, kad mēs rūpējamies par sevi, mēs kļūstam par labākām sevis versijām visās dzīves jomās. Tātad kā pavadīt šo vērtīgo laiku sev? Atkal jau tas ir pilnībā atkarīgs no jums. Galvenais ir izvēlēties aktivitātes, kas jūs iepriecina un sniedz prieku. Varbūt jums patīk iekārtoties omulīgā vietā ar labu grāmatu, un tas ir tējas. Vai varbūt jūs dodat priekšroku meditācijai, rakstīšanai dienas grāmatā, vai iedvesmojošu podkāstu klausīšanai. Varbūt tā ir ilga, relaksējoša vanna, vai vienkārši daži klusuma brīži pirms dienas sākuma. Svarīgākais ir uz brīdi atslēgties no ārpasaules un atkal savienoties ar sevi. Šis ir jūsu laiks, lai noteiktu dienas nodomus, pārdomātu savus mērķus, vai vienkārši ļautu sev vienkārši būt. Atcerieties, ka rūpes par sevi nav savtīgums. Jūs to esat pelnījuši. Labi, draugi, turpinām iesākto. Esam padzērušies, paelpojuši, izkustējušies, pabarojuši dvēseli, un tagad ir pienācis laiks uzpildīt mūsu lieliskos ķermeņus ar gardām un barojošām brokastīm. Es zinu, jūs to esat dzirdējuši miljoniem reižu. Brokastis ir dienas svarīgākā maltīte. Bet lieta tāda, ka tā ir taisnība. Iedomājieties brokastis kā degvielu, kas dod jums enerģiju visai dienai. Tāpat kā automašīna nevar braukt ar tukšu bāku, arī jūs to nevarat. Kad mēs izlaižam brokastis, mūsu cukura līmenis asinīs strauji pazīstas, liekot mums justies miegainiem, īgniem un nespējīgiem koncentrēties. Un būsim godīgi, neviens nepieņem labus lēmumus, kad ir izsalcis. Bet sabalansēts brokastis no otras puses var radīt brīnums jūsu enerģijas līmenim, koncentrēšanās spējām un kopējam noskaņojumam. Tās palīdz stabilizēt cukura līmeni asinīs, nodrošinot jūsu ķermenim un smadzenēm vienmērīgu enerģijas plūsmu, kas nepieciešama, lai tie darbotos vislabākajā veidā. Tātad, kā izskatās sabalansētas brokastis? Padomājiet par pilngraudu produktiem, liesu olbaltumvielu avotu, piemēram, olām vai jogurtu, veselīgiem taukiem un augļiem vai dārziņiem. Izvairieties no saldajām pārslām un smalkmaizīšu izstrādājumiem, kas vēlāk izraisīs tikai cukura līmeņa kritumu.
Izpaudiet radošumu virtuvē un atrodiet to, kas jums vislabāk der. Atcerieties, brokastis ir dāvana, ko jūs pasniedzat sev. Labi, draugi, esam gandrīz pie finiša. Esam padzērušies, paelpojuši, izkustējušies, pabarojuši dvēseli, uzpildījuši ķermeni, un tagad ir pienācis laiks pēdējam solim mūsu transformējošajā rīta rutīnā – plānošanai. Es zinu, plānošana var nešķist pati aizraujošākā rīta daļa, bet ticiet man, tā maina visu. Dažu minūšu veltīšana dienas plānošanai var ievērojami samazināt stresu un nemieru, palielināt produktivitāti un palīdzēt justies labāk kontrolējošam savu laiku. Tas ir kā personīgais ceļvedis, kas jūs vada cauri dienai. Kad mums nav plāna, ir viegli justies nomāktam par visu, kas jāpaveic. Uzdevumu krājas, un mēs galu galā jūtamies kā slīkstoši atbildībā. Mēs galu galā reaģējam uz visu, kas mums nāk pretī, nevis proaktīvi plānojam savu dienu. Šis reaģēšanas režīms var izraisīt paaugstinātu stresu un kontroles zaudēšanas sajūtu. Bet, kad mēs veltam laiku plānošanai, pat ja tas ir tikai dažas minūtes, mēs izveidojam savas dienas ceļkarti. Šī ceļkarte palīdz mums orientēties savos uzdevumos ar skaidrību un mērķi. Mēs nosakām savas prioritātes, izvirzām reālus mērķus un sadalām lielākus uzdevumus mazākos, vieglāk paveicamos soļos. Šis process ne tikai padara mūsu mērķus šķietami sasniedzamākus, bet arī sniedz skaidru ceļu, kam sekot. Tātad, kā īsti plānot savu dienu? Tas ir vienkāršāk, nekā jūs domājat. Tas ir vienkārši. Paņemiet piezīmju grāmatiņu, plānotāju vai pat vienkārši papīra lapu un pierakstiet 3 svarīgākās lietas, ko vēlaties paveikt tajā dienā. Tām vajadzētu būt jūsu galvenajam fokusam, uzdevumiem, kas radīs vislielāko ietekmi. Tie ir jūsu neapspriežamie punkti, uzdevumi, kas ir vissvarīgākie, lai jūs pietuvinātu jūsu mērķu sasniegšanai. Koncentrējoties uz tiem, jūs nodrošināsiet, ka vienmēr virzāties uz priekšu. Kad esat noteikuši savus 3 svarīgākos uzdevumus, sadaliet tos mazākos, konkrētākos soļos. Tas padara uzdevumu vieglāk paveicamu un iedējošu. Lielākus uzdevumus mazākos, mēs tos padarām iedējošus un vieglāk. Šī pieeja palīdz mums saglabāt impulsu un motivāciju visas dienas garumā. Tas sniedz mums gandarījumu sajūtu un uztur mūs motivētus. Šo mazo uzvaru svinēšana var vairot mūsu pārliecību un mudināt mūs turpināt virzīties uz priekšu. Tāpēc veltiet dažas minūtes katru rītu, lai plānotu savu dienu. Un vērojiet, kā tas pārveido jūsu produktivitāti un vispārējo labsajūtu. Un lūk, vienkārša rutīna, kas var pilnībā mainīt jūsu ikdienas dzīvi. Sāciet jau rīt no rīta, un jūs redzēsiet atšķirību. Ja vēlaties uzzināt vairāk padomu mierīgākai un produktīvākai dzīvei, abonējiet kanālu un kopīgojiet šo video ar draugiem. Kopā mēs varam izveidot mierīgāku un produktīvāku sabiedrību.